Bērnības trauma. Pasakiet, kas ir pirmā lieta, kas jums ienāk prātā, kad es pasaku tos vārdus. Visticamāk, jūs uzreiz iedomājaties, ka bērns tiek sists vai seksuāli izmantots, tādas spēcīgas vai ne traumas. Bet ir ļoti interesanti novērot, ka, piemēram, es strādāju ar saviem klientiem, ja, bērnība var būt diezgan mierīga, ja, cilvēks var vispār netikt sists un nekas tam līdzīgs nenotiek, ja. Bet vienīgais, kam ir jānotiek, lai būtu tas traumatiskais notikums, ir bērniņam ir jābūt vienam pašam, ja? Un tad viņš cieš dēļ kā, ja? Viņš cieš raud, ja? Viņam ir bail, piemēram, viņš kaut kur ir viens pats, ja? Un tad viņš ir šajā te stāvoklī tādu ilgāku laika periodu, un tad tur arī rodas tā trauma. Cilvēciņš vēl nesaprot, kā strādā pasaule. Ja? Viņš nav pieaudzis, tur nav īpašas loģikas. Viņš pieņem kaut kādu lēmumu par sevi tādā neapzinātā veidā. Ja? Un tad tā trauma tur to sakni atstāja, un tur viņš paliek un iesekņojas. Un es jums iedošu piemēru. Vai ne? Iedomājieties, jūs esat viens pats, vai ne? Istabiņā, jums ir kaut 3-4 gadiņi. Ja? Un, piemēram, tētis ir darbā, un mamma kaut kur tur aizgāja fiks, ja, uz 15 minūtēm pie kaimiņietes. Ja, pateicu jums, paskatieties televizoriņu. Un kaut kas jūs nobaida. Ja? Nezinu, iedomājāties, kā bērniņš kaut kāda skaņa bija vai kas. Un tagad, vai ne, bērniņš ir viens pats, un viņš sāk raudāt. Un viņam liekas, ka viņš ir viens nenozīmīgs maziņš, pasaule ir tik bailīga. Ja? Un tur jau ir arī tas traumatiskais notikums. Viņš sāk noniecināt sevi. Tad, ja pieaugušais nav klāt, kas dod drošību, mīlestību un pažālo, jo tas jau ir tas pieaugušais, kas mazu bērniņu uztur emocionāli, vai nedod siltumu un visas vajadzīgās emocijas. Un tad tas bērniņš nolēma par sevi neapzināti. Tam pat tur nav jāiet caur galvai kā tāds apzināts lēmums, es esmu maziņš un nenozīmīgs, es neesmu vērtīgs, un tāpēc es sevi turpināšu noniecināt visu mūžu. Nē, tam nav jānotiek tā loģiski. Viņš vienkārši to tā izjūt un iekapsulējas viss tas šeit iekšā. Un tad jau tā arī ir tā limitējošā programma. Un tad viņa, ja, burtiski kā tāda atsevišķa būtnīte jūsos, turpina jūs ielikt dažādās situācijās dzīves laikā, kur viņa sevi var pieredzēt un pierādīt, nepārtraukti. Jā, es neesmu pietiekošs, es neesmu labs, un tad jūs nesaprotat, kāpēc jūs ciešat visu mūžu. Nāc uz izaugsmesterapija.com, strādāsim un atbloķēsim visas šīs programmas, un iedošu jums brīvu konsultāciju arī.